Justīnai ļoti patīk mūzika un multfilmas, bet vislabāk viņa jūtas, kad līdzās ir mamma. Lai uzlabotu bērna veselības stāvokli, viņas cer doties uz Vāciju, lai veiktu cilmes šūnu transplantācijas operāciju. Šodien raidījumā par to, kādos gadījumos operācijas tiek veiktas ārpus Latvijas robežām un kad ārstēšanās izdevumus sedz no mūsu valsts medicīnas budžeta. Šobrīd Justīnai ir 4 gadi, bet viņas svars tikai mazliet pāri 10 kilogramiem. Meitenes slimības vēsturē ir epilepsija, bronhiālā astma un centrālās nervu sistēmas bojājumi. Justīnas īstā māma no viņas ir atteikusies. Tāpēc tagad bērns ir Dinas Taubes aizbildnībā. Kad Justīna piedzima, es vienmēr gāju pie Justīnas. Kad mamma pazvanīja, tad es vienmēr biju, ja Justīnai kaut kas sāpēja vai kas. Es nemāku izstāstīt to, kas man iekritēja sirsniņā. Tā es viņu visu laiku, tik cik es varēju, tik es palīdzēju. Vai tie bija 3 naktī, vai tie bija 6 no rīta, vienalga. Un pēc tam tad bieži vien auklēju Justīni. Un tā mēs abas divas vienotu papildinājām. 30. martā man iecēla par aizbildni. Un 31. mēs bijām naktī, mēs bijām slimnīcā. Mums sākās problēmas, viņai bija, par cik viņai tā asma, un viņai bija, bija. Un tad Justīna tika reanimācijā, tad viņai bija smagas veselības problēmas, viņai bija bronhoskopija, un viņa bija, ar visu aizriešanos, kāpēc tās slimnīcas, tad viņi tur. Tad mēs nodzīvojam mēnesi bērnu slimnīcu, bet, tikām uz pekām. Agrāk Justīna dzīvoja mazpilsētā, netālu no Dinas mājām, kaimiņos. Tagad Justīna, Dina un viņas dzīvesbiedris pārcēlušies uz Rīgu, jo šeit ir bērndārzs, kuru Justīna sākus apmeklēt. Dina izaudzinājusi 4 pašas bērnus un tagad ir jau vecmāmiņas kārtā. Šobrīd gan visa uzmanība tiek veltīta Justīnai. Bija maziņš monolīts cilvēciņš, kas šausmīgi ar baiļu sajūtu, savilktām kulaciņiem, tā kā sākumā bija. Viņa visu, tagad viņai redziet, rociņas kustās, viņa savas emocijas izpauž, karoti māk ēst, nokost maizes, kumās, to viņa māk. Tā mēs esam kopā, visu un cauri. Es eju kaut kur vai braucam, vienalga. Mēs pat uz mežu sēnēs esam bijuši visi. Jā. Ar mašīnu ļoti patīk braukt. Ļoti patīk, jā, un bērni patīk. Dina stāsta, ka tajās reizēs, kad pie viņas ciemojas mazbērni, dzīvoklī iet jautri. Tomēr lielākoties viņas laiku pavada divatā. Guļ, sēž vingro, skatās multfilmas un klausās mūziku. Kad māma pārāk ilgi kavējas virtuvē, Justīna viņu sauc, sakot ū. Noguļ viņa citreiz 3 stundas, viņa, ka liekas, ka klusums miers savā gultiņā, tad viņi noguļ. Tā viņu es mainu, ja viņa piekūst, un citreiz viņa aizmieg tādā beņķītī, tad mēs mainam. Tad ir ļoti labi, mēs piebraucam pie galda, virtuvē pie galda. Patīk tad, kad ir par rokām, tad, kad ir sēžam, tad ir mums tāds mīļošanās brīdis, tad ir, kad paņem klēpi, un tad viņi ir. Viņa smaida, viņai ir, mēs abas divas, tad mēs divas viena. Justīna vairāk kārt ārstējusies bērnu slimnīcā, tāpat saņēmusi rehabilitācijas pakalpojumus Vaivaros. Tieši tur Dina uzzinājusi par klīniku Vācijā, kur varētu veikt operāciju, kas stabilizētu un uzlabotu Justīnas stāvokli. Daktari teica, ka brīnuma nenotiek, bet es ticu un es saku, ka notiek, ja viņa lēnām viss. Par Vācijas klīniku mēs bijām Vaivaros, un kā jau tas ir tautā, ka mammas satiekās, tad ir viena padalās otrai, varbūt tas labāk, un tad mēs viena mamma iedeva to adresi, un mēs vienkārši uz e-pasta aizsūtījām aprakstu ar jautājumu, vai var palīdzēt mazai Justīnai. Vācijas klīnikas atbilde bija cerīga. Jā, cilmes šūnu transplantācijas operācija ir iespējama. Tās izmaksas 12 500 eiro. Tomēr pirms meklēt naudu un doties uz klīniku ārzemēs, gan Justīnas vecākiem, gan citiem vecākiem, jānoskaidro, kādas medicīniskās manipulācijas var veikt tepat Latvijā un kuros gadījumos palīdzību jāmeklē citur.
Jāatceras ir arī tas, ka mēs esam ļoti maza valsts ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu. Kā rezultātā ir daudz saslimšanu, kas ir ļoti retas. Un arī šajā gadījumā, ja mūsu ārsti nespēja palīdzēt šiem pacientiem, tad viņiem ir iespēja doties uz ārzemēm ārstēties. Mums ir ļoti laba sadarbība ar ārvalstu klīnikām, gan privāti ārstiem pašiem, jo ļoti daudz mūsu slimnīcas ārstī brauc gan pieredzes apmaiņā, gan mācīties uz ārzemju klīnikām. Tāpēc ir izveidojušies arī privāti kontakti, un arī šādā veidā pacientus var konsultēt neklātienē. Un mums ir izveidojušies arī kontakti un iespējas gan ar valsts palīdzību, protams, vajadzību gadījumā sūtīt bērnus saņemt terapiju vai veikt kādas analīzes, kuras nevar veikt šeit uz vietas, uz ārzemju klīniku. Gadījumos, kad mazā pacienta dzīvībai draud briesmas, jautājums par izmeklējumiem vai operāciju ārpus Latvijas var tikt izlemts pat dienas laikā. Šajā procesā parasti iesaistās mūsu mediķi un Nacionālā veselības dienesta speciālisti. Cilmes šūnām ir cilmes šūnu transplantācija, kas no ģimenes donora, to viennozīmīgi var veikt Latvijā. Ja ir ārpus ģimenes donors cilmes šūnu transplantācijai, tad to mēs sūtam tieši uz ārvalstīm. Tā kā tie jautājumi tiešām ir varie no situācijas. Tieši tāpēc arī mēs balstamies tikai un vienīgi uz ārstniecības iestāžu koncīliju lēmumiem un uz pašu iestāžu sniegtajiem atzinumiem par iespējamību nodrošināt pakalpojumu šeit Latvijā. Tieši ārstu koncīlija lēmums, ko parasti sagatavo ne mazāk kā 3 speciālisti, ir pamats tālākai veselības aprūpes pakalpojumu plānošanai. Pirms tiek atļauja izsniegta, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalību valstīs, ir pirmkārt jābūt šim pakalpojumam kā tādam apmaksājumam no groza, veselības aprūpes pakalpojumu groza. Otrām kārtām šim veselības aprūpes pakalpojumam ir arī jābūt tādam, kas ir nepieciešams, lai novērstu dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos. Lielākā daļā gadījumu pacients pirmkārt jau ir mūsu slimnīcas pacients. Un situācijā, ja ārsts saprot, ka mūsu slimnīcā visas iespējas ir izsmeltas un šim pacientam patiešām ir nepieciešama ārstēšanās kādā citā klīnikā, tad tiek sasaukts šis koncīlijs, tiek pieņemts lēmums par to, tieši kāds pakalpojums pacientam ir vajadzīgs, un tiek noformēti visi nepieciešamie dokumenti, kas ir nepieciešami no slimnīcas puses, un mēs tos iesniedzam Nacionālajā veselības dienestā izskatīšanai. Mēdz būt situācijas, ka vecāki ir tie, kas meklē ārstēšanās iespējas ārvalstu slimnīcās, tāpēc viņiem jāzina, ka līdzās dokumentu sagatavošanai Nacionālajam veselības dienestam, ārstu koncīlijas slēdzienam, iesniegumam un medicīniskajai dokumentācijai noteikti jānoskaidro, vai izraudzītā klīnika sniedz valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus. Gadījumā, ja pati ārstniecības iestāde neveic komunikāciju ar pārrobežu ārstniecības iestādi par pakalpojumu saņemšanas iespējām, tad obligāti ir jāpārliecinās, vai šī ārstniecības iestāde ārvalstīs akceptēs mūsu šo izsniegto atļauju. Atļauja ir visās Eiropas Savienības valstīs vienots dokuments. Tad jānoskaidro, vai ārstniecības iestāde ir šajā ārvalstī sociālās drošības jomā strādājoša institūcija. Tas ir, vai viņi sniedz valsts apmaksāts pakalpojums. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim veikt norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem, līdz ar to rēķins var tikt izstādīts pašam pacientam. Tad svarīgi ir tas, ka cilvēks pārliecinās par to, ka viņam nekas nebūs jāmaksā, kad cilvēks tikai uzrādīs pašu šo atļauju un saņems pakalpojumus. Jo norēķinus mēs neveicam ne ar slimnīcu, bet tikai ar konkrētās valsts kompetento institūciju, līdzīgi kāda Latvijā ir Nacionālais veselības dienests. Speciālisti skaidro, ka starpvalstu norēķini par pakalpojumiem notiek ar Eiropas Savienības valstīm un Norvēģiju, Lihtenšteinu, Islandi, kā arī Šveici. Citās pasaules valstīs ārstēšanās netiek apmaksāta. Tāpat valsts medicīnas budžetā nav paredzēts tāds rehabilitācijas pakalpojums kā delfīnu terapija. Par to pacienta vecākiem jāmaksā pašiem.
Mums ir izveidots bezmaksas informatīvais tālrunis, kas ir 801234. Tālrunis darbojas katru darba dienu no 8:30 līdz 5. Zvanot uz šo tālruni, iedzīvotāji var iegūt visu nepieciešamo informāciju par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, par to, kā šos pakalpojumus var saņemt, ko valsts apmaksā, ja kādi ir šie pakalpojumi, kā arī, teiksim, informāciju par šo dokumentāciju, kuru nepieciešams Nacionālajā veselības dienestā iesniegt, ja, lai tiktu izskatītas personas tiesības uz veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ārvalstīs un šī pakalpojuma apmaksāšanu no Latvijas budžeta līdzekļiem. Bērna slimība, īpaši, ja tā ir smaga saslimšana, vecākiem ir liels pārbaudījums. Nereti viņi nezina, ko un kā pavaicāt ārstam, kuram vienlaikus ir daudz pacientu, kā arī plānveida un neatliekamās operācijas. Tomēr medicīniskais personāls cenšas darīt visu iespējamo un reizēm arī neiespējamo savu mazo pacientu labā. Bieži vien dažādas problēmas situācijas izveidojas tad, ja lietas netiek izrunātas līdz galam. Ārsti ir aizņemti, bet viņi atradīs un atrod laiku, lai runātu ar pacientiem un ar viņu vecākiem. Bieži vien vecāki vai nu kautrējās, vai tajā apjukuma brīdī aizmirst pajautāt dažādas lietas. Un ārstam varbūt tiešām liekas, es jau visu pastāstīju. Un tad ir tā neziņa un tāda baiļu sajūta, un kā rezultātā rodas dažādas tādas varbūt arī pat domstarpības starp pacientiem, pacientu vecākiem un ārstu. Tāpēc es aicinātu visas neskaidrās lietas un visus jautājumus, bet arī tad, ja vecākiem liekas, kā es ar tādu vienkāršu jautājumu aprūpināšu ārstu, tāpēc ārsts ir un viņš vienmēr atbildēs uz jūsu jautājumiem. Lai Justīna pati varētu noturēt galvu un viņas ķermenis kļūtu stabilāks, vajadzīga operācija. Tomēr tās paredzamais rezultāts vēl jāizvērtē speciālistiem. Ja mūsu ārstu konsīlijas lems, ka operācija nevar būtiski uzlabot Justīnas veselības stāvokli, tad vecākiem būs jālūdz ziedojums, lai šo operāciju varētu veikt. Es nezināju. Man, diemžēl nebija neviens izstāstījis, ka tāda lieta ir un kad var kaut kur griezties. Tās informācijas laikam bija pamaz. Sapnis ir tas, ka pieceltos un teiktu mamma, tētis un staigāt un vismaz būtu tā tur pēc galviņa. Smiekli pret bailēm, asarām un sāpēm. Tāds ir dakteru klaunu terapijas mērķis. Lai iepazīstinātu Latvijas ārstus un māsiņas ar klaunu terapijas aizraujošajām metodēm, šajā nedēļā Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā bija ieradušies vieslektori no Izraēlas. Īpaši šim darbam sagatavoti profesionāļi. Viņu arsenālā ir gan aktieru mākslas iemaņas, spēja kontaktēties ar bērniem, prasmes mīdināt un rādīt trikus, gan arī īpaša psiholoģiskā sagatavotība, kā arī zināšanas ārstniecības procedūrās. Klaunu terapijas palīdzību visā pasaulē lieto intensīvajā terapijā, neonatoloģijas, onkoloģijas, ķirurģijas un rehabilitācijas nodaļās, kā arī ar autismu sirkstošiem bērniem un arī no vardarbības cietušo bērnu aprūpēm. Daktari klauni palīdz nebaidīties no šļircēm un medicīniskās aparatūras, smīdina mammas un medicīnisko personālu, tā ļaujot vaļu smiekliem un pozitīvām emocijām, kas slimnīcā ir ļoti nepieciešams. Iecerēts, ka jau nākamā gada pavasarī arī mūsu bērnu slimnīcā būs pašiem savi daktari klauni.